Skaistuli. Labs ķēriens. Čau visiem! Šodien esmu ceļā uz Maksas dīķi. Plānots noķert foreles. Iepriekš rādīju jums, kā ķēru foreli ziemā. Tagad parādīšu, kā to izdarīt vasarā ar spinningu. Nezinu, cik rezultatīvi man tas izdosies šoreiz, bet iepriekšējās reizes sanāca diezgan labi. Atradu dažādas metodes un mānekļus, uz kuriem ķerās labāk, nu tad patestēsim. Bet jāsaprot, ka foreļu dīķis laikapstākļi un zivs uzvedība ir neparedzama, tāpēc šogad varētu būt viss kardināli mainījies. Nu ko, copi sāku ar vienu no Viktora darinātajiem rotiņiem, jeb Viks rotiņiem. Atbraucot, satiku vienu vīru, kurš no paša rīta līdz 11. ķēra, un viņš dabūja 5 foreles, gan uz spinningu, gan uz pludiņu, tāpēc bija lielas cerības un likās, ka zivs tūlīt būs ākī. Pēc pirmajām 10 minūtēm sekoja neliels piesitiens. Kā rezultātā sapratu, ka aizķēru vienkārši garām peldošu zīti. Zvīņas likās netipiski lielas priekšforeles. Dīķu saimnieks saka, ka šeit dzīvo arī līdaka, amūrs, karpas. Uzrakstiet komentārā, kurai zivī varētu būt šādas zvīņas. Pirmais rotiņš palika bez rezultātu, tāpēc nolēma mainīt uz Meps Thunderbug. Šis parasti foreļu upēs strādāja, tāpēc nolēma testēt. Pāris metieni dažādās lokācijās principā apgāja apkārt dīķi, un praktiski neviena cope nesakoja. Mānekļus mainīju gana daudz un bieži. Bija arī pa kādai copei, bet diemžēl nerealizētē. Mainu mānekļus, mainu copas vietu, līdz brīdim, kad nolēmu izmantot šo Meps rotiņu.
Negrib nāk. Nē. Visi kātiņi uztveramajam tīkliņam. Viegli viņu dabūt ārā. Nu? Iekšā. Skaisti. Skaisti. Diena ir šitāda te, koronavīte. Labs kēriens. Un viens ratiņš. Tā es mainu ratiņus. Pagāja laiks, un es sapratu, ka neviens no iepriekš liktajiem mānekļiem nenesa rezultātu. Ne rotiņi, ne gumijas mānekļi, ne vizuļi. Tieši tāpēc devos pie dīķa saimnieka un palūdzu, lai iedot man kādu no pludiņmakšķerēm. Un viņš ieteica ēsmas vietā likt nevis garneli, bet kukurūzu. Un jau pirmajā metienā sapratu, ka rezultāts ir. Tikko iemeti. Un nav. Kāds sakars. Reāli jāņem ir pāķis. Jāpaņem āķis. Jāuzliek kukurūzu visu. Iedotā makšķere bija baigi gara un cieta. Attiecīgi, velkot ārā zīvi, es procesu nevarētu izbaudīt. Un mēģināšu šitā. Es tad saņemiešu kukurūziņu. Nav ko. O! Atslēga. Pilnīgi. Kukurūzu. Ej, smuka. Smuka. Visam labi. Izjūtas velkot zivi ar ļoti garu un cietu pludiņmakšķeri vai spinningu, kuram tests ir no 0,5 līdz 5 grami, ir nesalīdzināmas. Vēl vienu iekšā. Smekierija. Oh.
Skaistule. Oi. Skaistas zivs. Jā, pat nav inteliģenti. Oi. Visiem skaista. Gēd vasara. To. Kukurūza strādā. Skaisti. Skaistā. Šodien viss. Nu ko, copi noslēdzam. Rezumē sekojošs. Uz rotiņiem, blekiem baigi ņemt negribēja. Mēģināju gan gumijas, gan woblerus, gan rotiņus. Uz Maps Thunderbug ar sudrabotu lapiņu viena forele paņēma. Likās, ka bija arī uz gumijas stārpiņu atsaucība, bet tā arī krastā zivi nedabūja. Nu tālūk, beigās sanāca doties pie saimnieka palūgt pludiņu makškeri, jo bija jānoķer vēl viena zivs, un parasti ar pludiņu un garneli sanāca diezgan veiksmīgi dabūt zivi ārā no ūdens. Un tad, tikko iemetot pludiņu iekšā, uzreiz bija pirmā cope. Un tad es nolēmu pamēģināt uzlikt uz spinninga mazo sviniņu ar āķīti un uzlikt tās pašas kukurūzas virsū. Nu, pirmais mētiens viena zivs, otrs mētiens otra zivs. Nu, diezgan garlaicīgi pat, bet kā rezerves variants pastāv. Ja tomēr atbraucat, pamētājat savus mānekļus un saprotat, ka rezultāta nav, bet gribās tomēr zivi aizvest mājā, tad viena no opcijām ir izmantot kukurūzu. Un saimnieks minēja, ka bonduelle kukurūza strādā vislabāk. Pārējās neesot tik saldas, varbūt arī taisnība nepievilina cita veida mānekļi. Nu, kaut kā tā šodien. 4 zivis izvilku, jābrauc mājās un jāgatavo. Lai jums visiem
veiksmīgas copes un nesaka. Čau!